Čau, skatītāji! Šodien esam izbraukuši uz Raizkumu pagastā. Esam atbraukuši pie mājām. Mājas saucās Biekas. Šeit 1989. gadā tika uzņemta filma Limuzīns Jāņu nakts krāsā. Jūs atceraties šo vietu, jā? Redziet, pa šo ceļu, reku ir autobus pietur tajā pusē. Redziet, jā? Šitam te. Šitā ir autobus pietur, pie kuras stāvēja Gundars Āboliņš, un pa šo ceļu Uģis ar Lāsmiņu, ar Baibu Indriksoni un brauc iekšā un tad vēl Uldis Dumbs ar žagariem skrēja no pakaļ. Jūs to atceraties, to kadru. Ļoti forša filma īstenībā. Mani skatītāji no Brazīļa un Parīzē, kas ir, es domāju, jūs to filmu ļoti labi ziniet un esat skatījušies arī YouTube viņu noskatīties. Un filma ir diezgan smieklīga pa dzīvi laukos un teiksim tā, ļoti interesanti. Bet šeit ir apsieties, jā, zīme, ka šeit nevar iet iekšā un nepiedarošiem personām ieeja ir aizliegta. Nezinu kāpēc, bet agrāk bija, jā, no šajā vietā stāvēja Gundars Āboliņš un vēl tas mazais puika bija pienācis viņam klātīm un tā kā runājās vēl ar viņu un tā ir. Jā. Ja kāds vēl nezina no maniem ārzemju skatītājiem, jā, par filmu Limuzīns Jāņu nakts krāsā. Un šī filma ir ļoti jauka. Es iesaku ieiet YouTube un apskatīties, bet tur jāraksta ir latviešu burtiem latviešu valodā. Limuzīns Jāņu nakts krāsā. Es domāju, ka jūs zināsiet un atcerēsieties. Iesaku to filmu noskatīties un secināt. Un vēl jau latviešiem filmas ļoti daudz un dažādas, interesantas ir. Un ir ko skatīties un ir ko priecāties. Tā kā tā. Šeit ir tās pļavas, kur Olga Dreģevela, aktrise Olga Dreģevela teica, te ir tava dzimtene, smilšainais krasts, te pa baltu miglas snigu, ceļu māju prast. Un tad Gundars Āboliņš vēl teica, baigie Karpati, vai ne? Bet tā ir. Un tad Lāsma viņam teica, aizved man uz Munameģiju. Un tas, zinat, tādu izdarības latviešu, jūs zināt to filmu. Bet ārzemnieki jūs droši vien nezināt neko par šito. Tā kā lūdzu, paskatieties un iegaumējiet to. Un angļu valodā tas sauktos Limousine in a night color. Something like that. Limousine in black night color. Jā, bet latviski tas skanētu Limuzīns Jāņu nakts krāsā. Tas tā kā būtu pareizāk. Ko vēl var pastāstīt? Jā, Jānis Streičs mums jau sen jau nav. Jānis Streičs žēl, ka aizgāja no mums, vai arī jau ir mūžībā un pieminēsim Jānis Streiču. Un šī filma ir viņa leģendārākā filma. Un viņa ar Lilitu Bērziņu bija baigi labie draugi, un tāpēc viņš uzaicināja viņu šo veco tanti notēlot. Un teikšu godīgi sanāca ļoti labi atcerēties uz gadus, tos laikus, kad tāda filma tika uzņemta. Atcerieties, Biekas, jā? Kur ir? Biekas. Es nesaprotu. Ir spoguļotēls uzlikšu tur. Es pārtraukšu reportāžu, jā, un šo video
Kaut kas ir kamerā.